Tragisks satiksmes negadījums notika 10. janvāra, kad autobus ar jauniešiem un 2 dirigentiem devas no Ventspils uz Daugavpili, lai piedalītos konkursā. Brauciena laikā šoferis veica bīstamu apdzūšanas manevru, kā rezultātā notika frontālā sadursme ar pretim braucošu kravas automašīnu. Pēc tam autobus atsitās pret vēl vienu kravas auto un nobrauca no ceļa. Negadījuma sekas bija smagas. Dirigente Anitra Niedre gāja bojā notikuma vietā. Savukārt jauna un talantīga dziedātāja Katrīna Raina Kušnere, neraugoties uz mediku pūlēm, slimnīcā mira no gūtājām traumām. Saistībā ar traģēdiju Daugavpils konkurss tika atcelts, bet kora mūzikas balvu pasniegšana tika atlikta. Negadījumu izraisījušais autobusa vadītājs smagi cieta un ilgstoši atradās komā. Pēc 2 mēnešiem viņš mira, kas nozīmē, ka kriminālu procesu visticamāk nāksies izbeigt, jo mirušu personu nevar saukt pie atbild Bas. Neskatoties uz to, izmeklēšana turpinās. Tiek veikta ekspertze, lai noskaidrotu visu cietušo, traumas un citus svārgus faktorus, kas palīdzēs saprast notikušā apstākļus. Traģēdija izgaismoja ar jautājumu par drošības jostu lietošanu sabiedriskajā transportā. Daudzi bērni guva smagas traumas, jo nebija piesprādzējušies un sadursmes brīdī tika izmesti no savām sēdvietām. Šis gadījums kalpo kā nopietns atgādinājums par nepieciešamību ievērot drošības noteikumus, lai novērstu līdzīgas nelaimes nākotnē.